Sirsnīgi sveicieni! Man prieks, ka tu atver šo video, jo es pastāstīšu vienu būtisku niansi, kāpēc mums ir tik svarīgi ieviest pa dienu vismaz vienu darbību, vismaz vienu kaut kādu notikumu, rūpēties, lai tev viņš dienā būtu, kas tevi dara piepildītu un laimīgu. Tu zini, tu noteikti jau zini, ja tu vēl nezini, tad tā laime ir kaut kas, ko mēs radām paši. Pašas. Tas nav nekas ārpusē. Kaut kādas mantas, tituli, atzinības, viņš var mums, tā teikt, paplašināt to, kas mūsos jau ir. Bet ja mūsos nav šī vērtība, tas tituls arī viņu neiedos. Ja mūsos ir šī vērtība, tad mums ir nebijis tas tituls. Bet šodien es tev gribu pievērst uzmanību, lai tu paskaties, vai tev ir katru dienu, vai tev ir katru dienu tavā ikdienas rutīnā, vai tu esi ielikusi laiku sev, bet laiku sev tai darbībai, kas tevi piepilda. Kas tev patiešām piepilda, kas tev dara prieku, kas tev dara aizrautību, kas tevi galu galā dara laimīgu. Jo šī ir tā viena no ļoti, ļoti būtiskajām laimes sastāvdaļām, kur tu parūpējies par to, lai tu justos labi un lai tu justos labi katru dienu. Un arī citos savos kursos es daudz runāju par tādu dienas minimumu, ko mums vajag ieviest. Un tajā dienas minimumā arī ir tas, kad mēs rūpējamies par to, lai man ir katru dienu šī darbība, kas mani piepilda, kur es jūtos laimē, priekā, aizrautībā. Galu galā tā ir tā zemākā doma, kad es dzīvoju, nevis es izdzīvoju. Un es ticu, ka mums sievietēm arī ir ļoti daudz šis darbu pienākums, vēl mājasolis, bet ja mēs neparūpēsimies par to savu resursu no iekšpuses, mums jau nebūs ko dot. Un kas ir tā viena lieta, ko tev, ja tu to neesi ieviesusi, tad ar steidzīgiem soļiem, pirmais, ko dari, uzraksti visu, kas tevi dara priecīgu. Visas darbības, kas tevi dara priecīgu, laimīgu, piepildītu. Un skaties, lai tās ir tavas, lai tas nav kaut kur atkal tā teikt sabiedrībā aizgūts, kad kā es tagad rakstīšu pastaigāties, kā es tagad rakstīšu papļāpāt ar draudzenēm, kā tad tas būs, kā grāmatas lasīšana. Visu, kas tev dara priecīgi, laimīgi piepildīt, vai tā ir meditācija, vai tā ir vingrošana, vai tā ir nesteidzīga tējas tase, sulas glāze, 10 minūšu pastaiga. Kas ir tas, kas tevi piepilda? Un uzraksti šo sarakstu un izvēlies, un tātad tev, ja līdz ko tev ir šis saraksts, tev ir špikeris, un tev ir jārūpējās, un tā ir atbildība tikai no tevis pašas. Tev ir jārūpējās, lai tev katru dienu būtu kāda no šīm darbībām, kas tevi piepilda, kas tevi rada šo pozitīvo. Jo skaties, ja tu sevi piepildīsi, ja tev ir šī glāze pilna, ir daudz internetā, mēs par to arī noteikti var lasīt šīs glāzes, ka tu vari iedot arī citiem padzerties, ja, ka tev nav viņa pustukša, ka tu esi izpumpējusies un dari visu laiku priekš citiem, bet ka tu parūpējies arī par sevi. Un ko tas dod? Ko tas dod, ka tu esi parūpējusies par sevi? Tad, kad tu tajā momentā, es zinu, ka šis ir moments, kas bieži maina manu klientu uztveri, un viņi sāk manī patiešām ieklausīties. Kas mainās? Tajā brīdī, kad tu dod sev to prieku, tu dod sev to piepildījumu, tu dod sev to laimes sajūtu, tu esi pavisam citā tajā realitātē, tu esi citā pasaulē, tu esi citās sajūtās, un jūs, mīļās, zinat, ka mēs visu, ja jūs to nezinat, tad
Mēs lēmumus un rīcības pieņemam aiz sajūtas. Ja es jūtos tagad bailīga, nedroša, man ir bail, es rīkošos, visas manas darbības būs baiļu vadītas. Tāpēc, kad es no kaut kā baidos. Bet tajā mirklī, kad es esmu par sevi parūpējusies, kad es esmu iedevusi vai nu pameditējusi, vai nu pavingrojusi, vai to tējas tasi, vai varbūt grāmatas lapas pusi izlasījusi, vai uzrakstījusi puslapas pusi ar afirmācijām, vai pazvanījusi kādai draudzenei papļāpājs. Ja es to iedod sev, pajūtat pašas, jums tajā mirklī jūs mainat, jūs jūtat to sajūtu maiņu. Jūs jūtat viņu, jūs nevarat viņu nejust, jo es šeit runāju par tām darbībām, kas tevi piepilda. Un tad, kad tev ir šis piepildījums, tev ir šī laime, tu vairs nerīkojies baiļu vadīta vai tā nedrošības vadīta, tev ir citi lēmumi, tev ir cits ticības līmenis sev, tev ir cits pārliecības līmenis sev. Un šis ir ļoti kritiski pat tajos brīžos, ka mums ir šī izdegšana. Jo tad, kad man bija personīga izdegšana, tas gan bija 10 gadi atpakaļ, es sāku ar to, ka es cēlos pusstundu agrāk. Sākumā, man liekas, tā tad bija 15 minūtes. Un par cik man tā diena ļoti saspringta ir, ja es strādāju bankā, 2 bērni, jāvada pulciņi, māju solis, vīrs ļoti bieži komandējumos. Un es sapratu, ka man jāpieceļās pirms bērniem, un es vienkārši atnācu šeit ziemas dārzā un padzēru tēju. Vienkārši tās bija 15 minūtes, kurās es sapildījos, bet es biju pavisam cita mamma. Es biju pilnīgi labi, man nekad enerģija īsti nav trūkus, arī darbā, arī vēl bankas laikā man ir bijuši enerģija, tas ir bijis mans resurs, bet tas stāvoklis iekšējs ir pavisam citāds, ka tu esi sevi pabarojis. Un man tas sākās no 15 vai 10, es pat neatceros, jo tas bija tiešām 10 gadu atpakaļ. Tējas tases, visskaistāko krūzīti. Netaupam, tiešām netaupam. Svētki ir šodien. Kā būs, ja es dzeršu no tās apdriskātās? Nē, es dzeru no vislabākās, no viskaistākās. Es dzeru un ziemā cevišķi, te ir tumšs. Ja, te no rīta es cēlos kaut kādos 5:30, man liekas, jo 6 es sāku bērnus celt, lai mēs varam paspēt. Mums agri viss tas sākās, jā, un es cēlos 5:30. Un ir tumšs, bet tu tik un tā dabū to kaut kādu savu to iekšējo mieru. Pēc tam es vēl liku klāt adīšanas. Tajā mirklī man ļoti patika adīt. Un es vismaz pa tādai rindiņai nodīju. Un tas man iedeva citu garšu. Un es sajūtu, cik es jūtos labi. Un es gribēju justies vēl labāk. Es sajūtu to, kāda es pēc tam esmu apkārt. Un es sev sāku dot stundu, un es gāju arī skriet vai ar riteni braukt vēl no rīta. Es paildzināju to, jo es tam saredzēju jēgu, kāpēc es to daru. Un tas ir tas, kur es arī aicinu tevi izmēģināt, vienalga, kurā dienas daļā tu to ieliec. Man ļoti patīk, kad es to lieku no rīta, bet es izvērtēju savu dienas ritmu. Tā kā man ir gana intensīva diena, man viņa ļoti patīk, bet man ļoti patīk, ka es sev pabaroju, tā teikt, no rīta, jo tad man ir tas feelings, kad es priekš sevis esmu izdarījusi, es esmu savu trauku piepildījis, un tagad es varu iet piepildīt arī pārējos. Man ir vienkārši prieks, man ir entuziasms, man ir aizrautība, man ir enerģija, man ir spēks, man ir viss. Un, ja es no rīta nepabaroju sev, es tik enerģiski nejūtos, tik labi. Es arī nejūtos šodien, es noskrēju kārtējo savu maratonu, bet skrējienu es visu laiku pagarinu, un es arī esmu ļoti, ļoti, ļoti priecīga šajā mirklī. Un lūk, tāpēc es tevi aicinu katru dienu ielikt un sāc ar kaut kādu mazumiņu. Un tad skaties vēl vienu lietu. Un tad noteikti tev pienāks tas brīdis, ka tev nekam nebūs laika. Vai nu tu pati varbūt būsi apslimusi, vai nu būs tiešām varbūt kaut kādi būs tā salikusies diena, kad ir traki.
vai bērni slimo, un mums izjaucās tas dienas ritms. Un kas ir ļoti labi? Ka tev vienmēr par rokai ir skaidrība, tu zini, kas ir dienas minimums, ko tu izdarīsi. Un es gan lieku šo dienas minimumu arī klientiem stāstu, ka dienas minimumā ir jābūt tai vienai darbībai, kas tevi piepilda, ja, kas tevi dara priecīgu, laimīgu, vienai darbībai, kas tev dos enerģiju, ja tev nav enerģija, nekas nenotiek. Un trešā darbība ir jābūt mērķim, ja, pretī mērķim. Un šeit ir jāieliek kaut kas maziņš, bet tā, ka patiešām maziņš, jo nedara tas, kad es prasu arī saviem klientiem dot atgrieztās saites, kad viņi ir sataisījuši šo minimumu, kur man raksta, tad, kad nekam nebūs laika, es uztaisīšu tur kaut kāds tāds ēdiens, un es pajautāju, cik viņš ilgi jātaisa, stundu. Nedara, tev nebūs stundas. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti maziņš. Kā piemēram, man tie ir pietupieni, grāmatas izlasīšana, viena grāmatas lapas puses izlasīšana, viena afirmācijas uzrakstīšana. Kad es zinu, šis ir mans, es varu 10 pietupienus uztaisīt. Come on, es varu dienas laikā, es viņus varu pat, ja man visi 3 bērni un vēl vīrs ir saslims. Es zinu, es varu viņus uztaisīt, nav tik traki. Es varu atrast laiku uzrakstīt vienu afirmāciju. Un kas ir pats labākais? Tad, kad tu atrod laiku tai vienai afirmācijai, tu uzraksti vismaz 5 vai 7. Saku no savas pieredzes, jo tev tikai vajag tā teikt atrast, tev tikai vajag pieķerties un saprast, ka tu vari, ka tu uzraksti to afirmāciju un grāmatas vienu lapas pusi arī es varu. Arī es varu tam atrast laiku. Un ko tas tev atkal dos? Tas tev dos to iekšējo pārliecību, kad es dzīvoju, es piedzīvoju arī dzīvi sev. Es daru tās lietas, kas man joprojām virza pie mērķa, man ir joprojām enerģija, un es joprojām daru lietas, kas man piepilda. Tev būs noteikti, kas sitīs ārā, ja būs šī kaut kāda lieta, šīs lietas, kāpēc tev kaut kas, kāpēc tev ir tā, kāpēc tu esi nonākusi tajā situācijā, ka tev šajā dienā nav nekam laika, bet, kad tu ieliksi šito minimumiņu, tu jutīsi, ka tev tā diena ir pavisam citā kvalitātē. Es pat tiešām novēlu tev šo izmēģināt. Un es būšu ļoti priecīga, ja tu man iedos savu atgriezko saiti, jo es zinu, kā šis maina lēmumu kvalitāti, ko tu izlem, ka tu vairāk sāc izlemt lēmumus par to, ja es šito pielemšu, vai tas palielinās manu labsajūtu, jo tu sapratīsi to fīču, to stāvokli, kad es šajā stāvoklī īstenībā esmu daudz vairāk, manī ir resursa. Un tas resurs ir nevis pienākumu pēc, bet viņš ir tāds vairāk došanas pēc, un viņš ir tāds mīlestības došana ar mīļumu, ar labestību, ar pateicību, pavisam cits. Tāpēc es ceru, ka tev noderēja, un es ceru, ka tu steidzies, ja vēl tev nav šīs sarakstu, viņu varu papildināt, un katru dienu dari vismaz vienu lietu, kas tevi patiesi iepriecina, patiesi dara laimīgu, un pavisam drīz jau tu manīsi izmaiņas.